Es esmu Valsts aizsardzības dienesta karavīrs Arts Papirts un dienēju štāba bataljonā. Savu dienestu štāba bataljonā es uzsāku šī gada 15. janvārī. Pamatā sāku dienēt uzreiz pēc universitātes absolvēšanas. Ar domu dienēt es nācu, lai iegūtu kaut kādu jaunu dzīves pieredzi, bet pamatā tāpēc, ka man tas vienkārši interesē un man tas patīk. Man patīk militārā dzīve, militārās visādas stratēģijas, pamatā militārais dzīvesveids. Šobrīd ir pavasaris, un mums ir, kā jaunajiem Valsts aizsardzības dienesta karavīriem, beigusies ir pamatapmācība, tāpēc mēs jau esam sadalīti specialitātēs, un mana specialitāte ir prettanku ieroču Karla Gustava palīgs, ko es jau apgūstu 2 nedēļas. Teikšu ļoti padziļināti, tā nav vienkārši specialitāte, ir tiešām ļoti daudz informācijas. Kaut gan dažiem var likties, ka šis ierocis ir vienkāršs un šeit nekā sarežģīti nevar būt, bet tā gan diemžēl nav. Jā, ierocis nav vienkārši, kā un vizuāli tas tā izskatās. Tā mēs pēdējās 2 nedēļas mācām. Tā, lūk. Nē, ir jau forši. Es esmu kā Gustava palīgs, tātad es šo varano ieroci lādēju, un tas ir mans operators, kas operē ieroci. Strādājam pārī, jo šim ierocim ir 2 cilvēku apkalpe. Es, kad ierados uz dienestu, es zināju, kas mani sagaida, vai arī vismaz nojautu. Es zināju, uz ko man būt gatavam. Un tad, kad es sāku dienēt, es jau tam biju gatavs. Jā. Dikti daudz, kas nepārsteidza, varbūt bija no sākuma grūti pierast nedaudz, jā, celties ļoti agri un likties vēl gulēt, bet, pie tā ļoti ātri pieradu un viss bija kārtībā. Man šeit personīgi, viss ļoti apmierina. Jā, man ir burvīgi kolēģi, man ir burvīgi priekšniecība, nevar sūdzēties. Tad, kad es pieteicos dienestam, es to nemaz nenožēloju un nenožēloju vēl joprojām. Ļoti fascinē tas, ko es šeit daru ikdienā, jo tas man piepilda ar kaut kādu tādu kā enerģiju, pozitīvu enerģiju, jo katru dienu ir kaut kādas fiziskas aktivitātes, tu nesēdi, tu lieki netērē laiku, tu dari tas, kas tev ir jādara, kas ir tavu pienākumu, jā. Un šādā veidā tev rodas pienākuma apziņa, darba apziņa un apziņa arī par to, kas tu esi un ko tu vari. Un es visiem patiesībā ieteiktu Valsts aizsardzības dienestu, ja negribās sākt ar profesionālo dienestu, jo Valsts aizsardzības dienests pilnveido cilvēkus, ja viņš liek atrast cilvēkiem sevi, ja? Jo es zinu, ka pasaulē ir ļoti daudz cilvēku, kuri nav vēl atraduši sevi, nav realizējuši, tīpaši jaunieši, ja? Tad Valsts aizsardzības dienests ir tieši tā vieta, kur to tu vari izdarīt. Tiešām silti iesaku iestāties Valsts aizsardzības dienestā, jo tad tev rodas šī tavas personības apziņa, darba apziņa, pienākuma apziņa, arī atbildība un, protams, arī disciplīna, ja tāda nav bijusi civilajā dzīvē. Es pats personīgi Valsts aizsardzības dienestam pieteicos brīvprātīgi un iesaku arī visiem citiem jauniešiem to darīt, jo nav vērts gaidīt līdz tevi iesauks. Jā, tas ir, tas lauž kaut kādus dzīves plānus, jā, ja tu, piemēram, tur plānojas iet studēt uzreiz pēc universitātes, jā, bet tev iesauc un tad tev universitāte ir jāatliek. Labāk uzreiz neplānojiet uz universitāti, bet iestājies Valsts aizsardzības dienestā, pilnveido sevi kā personību un, ja tevi neapmierina militārā dzīve, ja, tad tev pēc Valsts aizsardzības dienesta ir visas durvis vaļā. Tu vari doties uzsvaru valsts apmaksātās studijās, tā kā tu neko nezaudē. Ja. Un varbūt arī tomēr ir prātīgāk uzreiz pēc vidusskolas pilnveidot sevi kā personību, lai pēc tam stingrāk un daudzreiz nopietnāk varētu iet studēt.